Labvakar visiem! Uzlieciet mani dzird, redz, skaņa, viss ir kārtībā, nekas nekrakšķ. Nekas nekrakšķ, visu dzird. Tā, mikrofons ir. Tas ir. Ok, viss ok, jā, dzird, redz, viss ir saslēgts. Ok, nu ko man prieks redzēt, diezgan daudz mēs esam. Prieks redzēt. Ar ko mēs sāksim? Mīļie draugi? Mēs sāksim ar to, kad uzrakstiet, no kuras pilsētas jūs katrs esat. Ja, no kurienes jūs šovakar klausāties? Tukums, Rīga, Līvāni, Gulbene, Salatsgrīva, Rēzekne, Ventspils, Daugmale. Kādi te vēl karodziņi ir? Kas te vēl ir? Zviedrija. Ok, UK, Īrija ir. Nu, prieks man jūs visus lasīt. Redzēt, es jūs neredzu, jūs tik mani redzat. Nu, ko tad mēs šodien te darīsim? Kāpēc es šodien esmu ielūgusi jūs uz šo pasākumu? Aha, Liepāja. Ok, tātad, kuri vēl mani nezin, mani sauc Ilute Repule, un es esmu sevis apzināšanās skolas dibinātāja un visu kursu autore un arī vadītāja. Visu, par ko es stāstu savos kursos, par ko es rakstu, visas šīs zināšanas es pielietoju pati savā dzīvē, un tās ir palīdzējušas man kļūt par to cilvēku, par kuru es vienmēr esmu vēlējusies būt. Un vēl pateicoties manai iekšējai vajadzībai, ja, iepazīt sevi, meklēt atbildes uz jautājumiem, kas mēs esam, kā mēs esam iekārtoti, kā ir iekārtota pasaule, es esmu izveidojusi projektu, kurš tagad saucās Sevis apzināšanās skola. Savā pilnveidošanā es esmu investējusi ļoti daudz finanses, apmeklējusi dažādākos kursus, tērējusi nenormālo naudas daudzumu, lai pēc tam šīs visas zināšanas, kuras es esmu savākusi savā ceļā, lai pēc tam tās nodotu jums. Un tātad šovakar šeit notiks webinārs, kurš saucās Pirmo baiļu anatomija. Tad, kad es šo webināru veidoju, tad, kad es liku plānu, par ko tad es te stāstīšu, par ko tad mēs šeit runāsim, no sākuma es šo webināru gribēju nosaukt par pirmā trauma. Bet es nebiju pārliecināta, vai cilvēki sapratīs, ko es esmu ielikusi šajā vārdā trauma. Ja, kas ir trauma? Un tāpēc es nodomāju to, ka bailes mums ir visiem, vairāk vai mazāk, ja? Tad bailes ir arī tas pareizākais vārds. Ja? Un es tātad nosaucu šo webināru Pirmo baiļu anatomija. Šis webinārs arī ir mana jaunā kursa prezentācija, kurs saucās Atbrīvošanās, par kuru es jums pastāstīšu pašās beigās. Ja, bet tātad visa kursa laikā es to tik vien darīšu, kā stāstīšu, kāpēc mēs vēl joprojām nespējam atbrīvoties no dažādiem tarakāniem galvā, kāpēc izejot dažādākos pilnveidošanās kursus, mēs vēl joprojām nejūtam šo iekšējo brīvību. Uzvedības noteikumi šovakar nekā īpašā, jā, cieniet viens otru,
čatu lietojam tikai tad, kad es jums jautāšu kaut ko uzrakstīt. Ja šodien ir kādam slikts garas stāvoklis, kaut kas varbūt darbā, ar priekšnieku sastrīdējies, ja, vai varbūt ar sievu vai vīru, tad vēlams to neizlikt šeit, variet rakstīt man individuāli, ja, es ar to tikšu galā, nu, ja nu īsti kas. Ja vēl kādam liksies, ka to, ko es vēlos nodot, ka viņam varbūt arī neinteresē, tad arī droši augšā, ja tur ir labajā stūrītī sarkans krustiņš, to var nospiest un doties pa savām darīšanām. Vēl, ja jums webināra laikā uzrodas jautājumi, noteikti pierakstiet tos sev uz lapiņas, lai jūs viņus neturētu sev galvā. Ja, citādāk jūsu uzmanības stariņš būs kaut kur citur, un jūs palaidīsiet garām ļoti daudz vērtīgas informācijas. Ja, uzradās jautājums, lapiņa blakus pierakstu, un paša webināra beigās es jums došu iespēju, jūs man varēsiet tos visus uzdot. Ok? Tik tālu skaidrs, draugi. Uzlieciet man, uzlieciet kaut ko, uzlieciet plusiņus. Aha. Ok, plusiņi ir, viss ir. Labi, vairāk tad es nevienu negaidīšu, kuri ir atnākuši tie, kuriem patiešām šī tēma ir svarīga un kuri grib zināt vairāk. Ok, tad sākam. Tad mēs sākam, dārgie draugi, un sāksim mēs ar to, tad ar tādu jautājumu, kāpēc pie mums pievelkas noteikti cilvēki un kāpēc mēs reaģējam uz šiem cilvēkiem noteiktā veidā. Un atbilde ir tāda, tas ir tāpēc, ka mūsos ir nevis kaut kādas, bet mūsos ir noteiktas daļiņas, ja, kuras reaģē uz dažādiem notikumiem ar konkrētu uzvedības veidu. Un šajā uzvedības veidā ir kaut kas ar šo mūsu iekšējo daļiņu ir saistīts. Ja, tad kaut kāda iekšējā sāpe, kaut kāda iekšējā trauma, kaut kādas neapzinātas bailes, kaut kāda reakcija uz dzīvi, uz citiem, uz to, kas būs. Tātad kaut kāda mums pašiem nesaprotama reakcija. Un tas notiek vienmēr, kamēr cilvēks nav apzinājies, kas tās ir par daļiņām viņā, un tad šajā apzināšanas procesā šī saite sāk izjukt. Ja, tās, kas ir mūsos iekšā, kuras mēs neapzināmies. Un tāpēc, ja jūs komunicējot ar cilvēku, ja tajā brīdī šis cilvēks sāk kaut kā ne tā reaģēt, tad tas nozīmē, ka jūs ar savu uzvedību, ar kaut kādu savu vārdu, ja, kaut ko, to, ko jūs pateicāt, jūs aizskārāt viņa iekšējo traumu. Tad uzmodinājāt viņā to traumu, kuru viņš vēlās paslēpt no visiem, arī pats no sevis. Un tāpēc mums ir jāmaina tas, kas ir pirmais. Ja, tad arī uzreiz reakcija uz pasauli būs citādāka, bet kamēr tā nav, kamēr tas, kas ir pirmais tur iekšā mūsos sēž, tikmēr cilvēks velta enerģiju, lai neļautu iznākt uz āru savai pirmajai traumai. Un mēs visi esam vienādi tajā ziņā, ka mēs visi bēgam no iekšējās sāpes, ja, no kaut kādām neapzinātām bailēm. Jo patiesībā jau katrs no mums, ja mēs spējam veidot savu dzīvi laimīgu, ja vien cilvēkam ir resursi un viņš zina, ko un kā darīt. Bet kas mums traucē ieskatīties sevī un godīgi atzīties savā nekompetencē attiecībā par savu iekšējo pasauli, ja, ka mēs sevi nezinām.
Tad kas mums traucē, slaidu nomainīšu, tad kas mums traucē veidot savu dzīvi laimīgu un piepildītu? Tas ir enerģijas trūkums. Enerģijas trūkums, kuru mēs izjūtām kā bailes, kā šīs iekšējās bailes. Jo jebkurai neveiksmei un ķibelei ir viens iemesls – iekšējais enerģijas trūkums. Un tad uzrodas jautājums, bet kur tad šī enerģija ir palikusi? Viņa taču kādreiz bija man, kur tad viņa ir palikusi? Tieši mūsu bailes izmanto mūsu dzīves enerģiju. Ja tātad to enerģiju, kura mums tiek dāvāta pie dzimšanas, un kura ir domāta mūsu izaugsmei, radošumam, pašrealizācijai, ja tad bailes bāzējās uz noteiktas informācijas trūkumu. Ja mēs baidāmies no tā, ko mēs nezinām. Ja, vai arī mēs baidāmies piedzīvot atkal to, kas mums lika ciest pirmo reizi. Ja, tad, lai arī mūsdienās, pateicoties mūsu varenajam internetam, nekas sakrāls vairs nepastāv, vienalga izfiltrēt nozīmīgo no nenozīmīgā ir diezgan grūti. Informācijas ir tik daudz. Un tāpēc ir jābūt konkrētiem noteiktiem kritērijiem, uz kuriem cilvēks var balstīties. Jo tas ir tikai normāli, kad mēs vēlamies būt drošībā. Ja vēlamies būt drošībā, lai varētu jau iepriekš saredzēt kaut kādas slimības veidošanos, pasargāt sevi no neveiksmēm un pat arī no nāves. Un ko tik mēs cilvēki neesam gatavi darīt, lai pasargātu sevi? Ja, mēs esam gatavi darīt daudz ko. Vēl ko es esmu novērojusi, kad ļoti daudz cilvēki staigā tādā hroniskā saspringzinājuma stāvoklī. Ja, viss viņu ķermenis ir sasprindzināts. Un ja tas ir sasprindzināts, ja mūsu ķermenis ir sasprindzināts, ja, tad tādā ķermenī nevar ieplūst enerģija. Ja, tad tāds ķermenis ir sauss kā zeme, kurā neko nevar iedēstīt, iestādīt. Ja, jo no tādas zemes nekas neizaugs. Un tad ir atkal jautājums, no kā rodas šis saspringzinājums. Un tas ir no tā, ka jūsu esošie uzvedības modeļi vairs neder šodienas dzīvei. Kādreiz tie palīdzēja. Ja kādreiz jums tie palīdzēja izdzīvot, paglābt sevi, bet laiki ir mainījušies. Bet jūs vēl joprojām neesat adaptējušies pie jaunās realitātes. Vai, ja teikt tiešāk, nevis jūs, bet jūsu reptiļa smadzenes. Ja, tad reptiļa smadzenes, kuru galvenā funkcija ir izdzīvošana. Ja, tad reptiļa smadzenes nav varējušas adaptēties pie jaunās realitātes. Un tad rodas jautājums, kāpēc? Mēs, kas esam radīti pēc dabas likumiem un kuriem jau no dzimšanas vajadzētu būt laimīgiem, kāpēc mēs tādi vēl joprojām neesam? Nevar būt tā, ka daba ir tik nežēlīga. Kāpēc mēs tā arī nespējam sasniegt šo patieso laimes izjūtu? Kāpēc? Tad to laimes izjūtu, kad tu saproti, tevi saprot, ja ko mēs cilvēki līdz galam neesam sapratuši. Vai ir iespējams dzīvot tādā pasaulē, kuru mēs nesaprotam? Vai ir iespējams pārstāt baidīties bez šo pirmo baiļu izpratnes un apzināšanās? Nav.
Kāpēc apmeklējot dažādas svētvietas, retrītus, veicot meditācijas, apmeklējot dažādus pilnveidošanās kursus, bailes vienalga nekur nepazūd. Vai viņas nomainās no vienām bailēm uz otrām bailēm? Ja kāpēc? Un atbilde ir tāda, ka mēs meklējam atbildes ārā, nevis iekšā, tātad nevis sevī. Jo visas atbildes jau ir mūsos, tikai tās ir noslēptas ar šīm pirmajām bailēm, ar šo pirmo traumu. Un šie patiesības meklējumi, viņi var atņemt daudz laika un daudz spēka, it sevišķi, ja tu nezini, kur meklēt un ko vispār meklēt, no kurienes tad sākt. Bet tad, kad pirmā trauma tiek izstrādāta, tā noslēdz to enerģijas avotu, no kuras pārtiek visi mūsu fiziskie simptomi. Pirms es eju tālāk, pirms es jums stāstu tālāk teoriju, pamēģināsim izdarīt vienu praktisku vingrinājumu. Tātad, ja jau jūs šeit esat atnākuši, tad jums ir kaut kāda šī iekšējā sāpe, ir kaut kāda iekšējā spriedze ir. Tātad iekšējā spriedze, no kuras jau jūs sen vēlējāties atbrīvoties, un viņam jums ir kā šķērslis, tad neļauj normāli dzīvot. Ja tā nebūtu, tad jūs šovakar šeit arī nebūtu. Ir tā, ir. Un tāpēc, ko mēs darīsim? Pamēģināsim tagad katrs paskatīties, kāda tad šī spriedze ir. Tad jūsu iekšējā spriedze. Un pirmais, kas jums ir jādara, tad tagad fokus, draugi, uz savu ķermeni. Un pirmais, kas jums ir jādara, jānosaka, kurā vietā jūsu ķermenī šis saspringums, šī iekšējā jūsu sāpe dzīvo. Kur šī spriedze visvairāk jūsu ķermenī izpaužās, šīs nepatīkamās sajūtas. Tad pievērsiet savu uzmanības fokusu tagad uz savu ķermeni un mēģiniet noteikt, kur dzīvo jūsu spriedze, kur viņa ir rokās, mugurā, vēderā, kājās. Atrodiet viņu. Kur ir šis jūsu iekšējais diskomforts? Okay? Tad fokus uz to vietu, kur jūs sajūtat šo savu iekšējo diskomfortu. Nākamais, tad, kad tas ir izdarīts, tagad pamēģiniet noteikt šai sajūtai, šai spriedzei, kāda viņa ir forma. Nosakiet formu, krāsu, no kā viņa sastāv. Ja jums nesanāk, tad ir viens ļoti viegls paņēmiens, kā to izdarīt. Izlieciet to savu diskomforta sajūtu, to spriedzi, it kā tā, sev uz plaukstā. Jūs sev priekšā noliekat savu sāpi, spriedzi, un jūs viņu tagad apskatāt. Apskatāt un aprakstat, kādas ir viņai īpašības. Kāda krāsa, forma, svars, no kā sastāv. Tātad iedomājieties, ka jums uz jūsu plaukstām guļ jūsu spriedze un jūs viņu aprakstat, kāda viņa ir. Tie, kur ir noteikuši tēlu, kāds tad ir šis spriedzes tēls, uzrakstiet savos komentāros, paskatīsimies. Kas jums ir sanācis? Kāda ir jūsu spriedze? Tā ir kā kas. Iedodiet viņai metaforu. Mana spriedze ir kā kas. Mans iekšējais diskomforts ir kā kas. Ierakstiet komentāros. Ilzei kā dienas gaismas lampa. Ok. Vēl kādi. Birutai zils smags ovāls, kā zils smags ovāls, Inārai kā sarkana aitas vilnas šķupiņa, Agnesei
Vai cik reizē Agnesei kā akmens, kas velk pie zemes, Ingai mana spriedze plecu rajonā ir sarkana izplūdusi, Ingrīdai mana sāpe ir kā melns akmens, Sanitai mana spriedze ir kā taure, ja Sanit kāda krāsa, no kā tā taure ir izveidota. Ok, paldies. Tātad jūs katrs noteicāt savas šīs sajūtas, nu kāda tad viņa izskatās. Ja? Tagad, kad jūs tādu spriedzi atradāt, noteicāt viņai formu, noteicāt, kāda viņa izskatās, tagad otrais. Tagad pamēģiniet sajust, bet sajust, nevis domāt, bet ar sajūtām. Kā tad jūs vēlaties dzīvot? Kā jūs vēlaties justies? Ja pamēģiniet sevī sajust to stāvokli, kas liecinās par to, ka dzīve izdevusies. Jā, tieši tā es arī vēlos dzīvot. Okay? Ar sajūtām. Kā jūs zināsiet, ka dzīvē viss ir ok? Kā jūs vēlaties justies? Uzrakstiet, kas grib padalīties komentāros, uzrakstiet, kā jūs vēlaties justies. Jā, tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, kā mēs nevēlamies justies, bet kā mēs vēlamies justies, ļoti maz kas zina. Ja, uzrakstiet, kā jūs vēlaties justies. Kas tas būs par iekšējo kritēriju, iekšējām sajūtām, kad mana dzīve ir superīga? Inesē droši saskaņā ar sevi. Kā tu zināsi, kad tu jūties droši? Ja? Kas tā būs pa sajūtu? Inesē Krūts rajonā ir silts un saulains un miers. Agnesei viegli un gaišīgi, gaisīgi Sanita. Tik ātri es vairs neredzu. Brīvi izgaismoti Ingrīda. Priecīga, labs noskaņojums. Ok, jā, tātad meitenes, pamēģiniet tagad sajust to stāvokli, kādā tad jūs vēlaties justies, ja? Un arī iedot tēlu, ja? Jo mūsu reptīļa smadzenes, viņas vārdus nesaprot. Viņas saprot tēlus, ja? Viņām ir jāiedot tēls. Kā es vēlos justies, kāda tad es izskatīšos un kā es iekšēji jutīšos. Ok? Labi, tas tāds mazs vingrinājums. Jā, tā tad viena sajūta, izliekat uz āru, kā izskatās jūsu iekšējais diskomforts, un otra sajūta, bet kā tad es vēlos justies. Okay? Iedot savām reptīļa smadzenēm signālu, kad redz, tā es gribu justies, tā un nekā citādā. Ok, labi, ejam tālāk. Tātad, ja jūs jūtat šo iekšējo spriedzi, tas nozīmē, ka jums katram dzīvē ir kādi uzvedības modeļi, kurus jūs neapzināties. Ja, jūs tos lietojat automātā, ja, automātiski. Un tieši šie uzvedības modeļi arī jūs noved pie sāpēm, arī jūs noved pie iekšējā diskomforta. Kā noteikt to uzvedības modeli, kurš vairāk nestrādā jūsu dzīvē. Jā, vēl, starp citu, uzrakstiet, par ko jums visvairāk sāp dzīvē. Kas jums visvairāk sāp? Kāda ir tā jūsu sāpe? Ja tās var būt attiecības, veselība, finansi, kopējais psiholoģiskais stāvoklis, kur ir jūsu sāpe? Kur jums sāp? Uzrakstiet. Padalieties, esiet visi aktīvi, ja, ar to jūs tikai iegūsiet, tad izrakstiet savas sāpes. Sigitai attiecības, Agnesei attiecības, Vitai neizmantots potenciāls, Lāsmai veselība, Solvitai prieka trūkums, Rutai veselība, Ingrīdai attiecības. Ok, jā, tātad
psiholoģisks stāvoklis, cilvēka Ja, Inese, kura raksta, cilvēki nespēja priecāties viens par otru, rakstam tikai par sevi, okay? Nevis par citiem, bet tikai un vienīgi paši par sevi. Okay, ja, tātad jūsu iekšējā sāpe. Tātad šī sāpe, ja, ko jūs katrs tagad uzrakstījāt, signalizē par to, ka jums ir problēma. Tā ir. Kāpēc problēma? Tāpēc, ka tas uzvedības modelis, ko jūs pielietojat tagad savā dzīvē, viņš ir nepareizs. Ja, jūs it kā skrienat pa tādu aizslēgtu apli un nesaprotat, kāpēc jūs izmantojat šo uzvedības modeli. Tad, protams, ka jūs jau pašas to neapzināties, ja, ka jūs to izmantojat. Ja, tas viss notiek automātiski. Bet neskatoties uz to, šie vecie uzvedības modeļi noved jūs pie sāpēm. Ja, attiecības, veselība. Kas nu kuram? Tad tur, kur jums ir sāpe, tur ir nepareizs uzvedības modelis. Tātad nepareiza reakcija uz dzīves notikumiem. Galvenokārt, protams, ka tas viss nāk līdzi no mūsu bērnības. Tās ir tās programmas, ar kurām jūs dzīvojat. Ja tās ir tās spēles, kuras jūs spēlējat. Tās visas, katra jūsu sāpe, tā ir spēle, kuru jūs spēlējat. Un šīs spēles, viņas ir neapzinātas. Ja, un tieši tāpēc, ka jūs neapzināties, kāpēc jūs kaut ko savā dzīvē visu laiku darat. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs šo spēli, ja, kura uzturit šo jūsu uzvedības modeli, jūs to neapzināties. Un tas noved pie sāpēm. Jā, bet šīs sāpes ir jānovāc. Jā, tātad jāatrod sava spēle. Un kā jau iepriekš, ja, kā jau jūs redzējāt, jums katram ir dažādi iekšējās spriedzes tēli. Ja, tad katram savs. Jūs aprakstījāt katrs savu tēlu. Un ar šo tēlu, ar šo savu iekšējo sāpi, tad arī ir jāstrādā. Ja, tātad, jo šis tēls ir kā metafora, caur kuru cilvēks var nonākt pie iekšējās atbildes. Pēc viņam tā dzīve, kāda viņam tagad ir nepieciešama. Ja, tad viss, kas jums tagad ir, jums ir vajadzīgs. Ja, neapzināti. Ja jūs paši uzturat to visu ar savu iekšējo spēli, jums to vajag. Okay? Tātad, jebkas, kas mūsu dzīvē ir, mums tas ir vajadzīgs. Ja, jo, ja mēs kaut ko jūtam, ja, kaut kādas sajūtas, tad šīs sajūtas mums ir vajadzīgas, jo šīs sajūtas ir kā noteikts aizsardzības mehānisms. Aizsardzības mehānisms, dārgie draugi. Ja, tad tas ir šīs sajūtas, šīs spēles, šīs iekšējais diskomforts, tas ir kā zemapziņas kods. Ja, un jūs varat paskatīties uz savām sajūtām, kā tās izpaužās, tad iedodat tam konkrētu tēlu. Ja nevis tā, ka tikko kā es jūtu kaut kādu iekšējo diskomfortu, bet nezinu ko, vispār nesaprotu, ko es jūtu. Ja, bet tad, kad jūs sākat to aprakstīt, tad, kad jūs nosaucat vārdos, ko tad jūs jūtat, ja tas jau notiek iekšējais darbs, jau sāk darboties tad iekšējie procesi, jo notiek apzināšanās. Ok, labi, tālāk. Tālāk tad turpinu par traumu un bailēm. Par traumu un bailēm. Tātad, kas ir pirmā trauma? Tad pirmā trauma, tas ir spēcīgs pārdzīvojums, kas nāk no ārējiem notikumiem. Ja, tas ir tāds spēcīgs satricinājums cilvēka psihei. Kā cilvēks pārdzīvo šo notikumu, tas ir atkarīgs no viņa iekšējām rezervēm. Ja, un tad viņa rezerves tie ir resursi, kuri nāk ne tikai no paša cilvēka, bet arī no viņa
dzimtas sistēmas. Tad viena un tā pati situācija kādam būs kā vienkārši stress, kurā viņš mobilizēs visus viņa dzīves spēkus, bet kādam šī situācija būs spēcīgs satricinājums, jeb psihotrauma. Un psihotraumas atšķirīgā īpašība ir tajā, ka notikums, ar kuru cilvēks sastopas, ja viņš ir tik spēcīgs, ka cilvēks nezina, kā ar viņu tikt galā, viņam nav šo iekšējo resursu. Tad ārējie psihotraumatiskie notikumi parasti dzīvībai ir bīstami. Ja, un šie notikumi izjauc cilvēka priekšstatu par citiem cilvēkiem un par dzīvi vispār. Pašu pirmo psihotraumu mēs saņemam apmēram vecumā no 3 līdz 6 gadiem, no 3 līdz 6 gadu vecumam. Ja, un tad tas ir sitiens pa cilvēka dzīves pozīciju, un cilvēka reakcija būs atkarīga no tā, ar kādām personīgajām dotībām, rakstura iezīmēm cilvēks ir apveltīts. Ja, tad reakcija ir atkarīga no mūsu psihes īpatnībām. Ja notikums ir tik spēcīgs, ka cilvēks nespēs ar to tikt galā, ja, tad tā būs psihiska trauma. Zem traumas ir situācijas, kad cilvēks sastopas ar notikumiem, kuru priekšā viņš jūtas bezspēcīgs. Viņam nav zināšanu, ja, kā ar to tikt galā. Tad viņš nespēja ietekmēt to notikumu, kas ar viņu notiek. Vēl ir traumas, kuras vecāki nodod saviem bērniem, ziniet, tādu kā testamentu. Un tās traumas skan šādi: neesi, nedzīvo. Kādā veidā var veidoties šādas iekšējās sajūtas? Piemēram, kad mamma saka savam bērnam, kāpēc es tevi vispār dzemdēju, ja, dusmās. Ja nebūtu tevis, tad tētis mums nebūtu pametis. Ja nebūtu tevis, tad es strādātu un pelnītu vairāk naudas. Kas bērnam tiek translēts ar šādiem vārdiem? Tev nevajag būt šeit, tev vispār nevajag būt. Jā, protams, kad ne jau visi bērni to tā uztver, bet bērni, kuriem ir augsta emocionālā jūtība, viņi to var uztvert tieši tā. Būtu labāk, ja manis nebūtu. Okay? Un šis testaments, neesi, nedzīvo, dzīvo mūsu neironu kodā, kaut kur iekšā mūsos, un mēs ar to staigājam visu dzīvi, nesaprotot, kāpēc man visu laiku ir tāds depresīvs stāvoklis, depresīvas sajūtas. Vēl var būt tāds vēstījums, ja, ko vecāki var nodot saviem bērniem, ir nepieauc, paliec mazs, ja, paliec tāda kā maza meitenīte, tāda pai, kura paklausīga, kura visu dara, kā mamma liek. Ja, tad paliec tāda, un bērns neizaug. Viņam jau 30 gadi, bet reakcija uz dzīvi un apkārtējiem tā kā 5-gadniekam. Ja, tad cilvēks ir tā arī palicis vai nu mazā puika lomā, vai mazās meitenītes lomā. Vai arī otrādies, vai tieši pretēji, neesi kā bērns. Ja, tad neļauj savam bērnam izdzīvot bērnību, bet mēģina viņu jau pārtaisīt par pieaugušo. Ja, jo bērni, mēs visi bijām bērni, un daudziem no jums ir bērni, ja? Tad bērns ir pilnībā atkarīgs no saviem vecākiem. Tas ir dabas mehānisms, saikne starp vecākiem un bērniem. Ja vecāki ir ļoti vajadzīgi saviem bērniem, ļoti vajadzīgi. Ja? Jo bērniem bez vecākiem neizdzīvot. Ja, bērns turās pie mammas, pie tēta un uztver visu viņu teikto kā patiesību, kā dzīves modeli.
Kas vēl kādam varētu būt spēcīga trauma un kādam nē? Piemēram, šķiršanās. Ja bērns tiek nošķirts no mātes, un nav svarīgi, kāda tā māte ir, tā viņam būs spēcīga trauma. Vai, piemēram, laulību šķiršanās. Ja lēmums šķirties tika pieņemts vairāku mēnešu garumā, vai ja laulātie dzīvoja jau kādu laiku atsevišķi, tad pats šķiršanās process, lai arī tas nav patīkams, man tā jādala, tur tas, bet tas nesagādā tādas lielas ciešanas. Bet, ja šķiršanās ir bijusi pēkšņa, ir kā zibens no skaidrām debesīm, tad vienam no laulātajiem tas būs tā kā spēcīga psihotrauma. Tad vienam šķiršanās būs traumatiska, bet otram nē. Bet ir tādas šķiršanās, kuras visu dzīvi tā arī paliek nepabeigtas. Vai, piemēram, pēkšņi tuva cilvēka bojāeja arī ir spēcīga psihotrauma. Tad psihotrauma tas ir notikums, kurš ir tik smags un spēcīgs, ka jebkura cilvēka darbība nenes viņam iekšējo mierinājumu. Psihotrauma tas ir notikums, kuru nevar atcelt. To nevar aizmirst. Aizmirst, ja nedomā par to. To var tikai apzināties. Bet, ja tas nenotiek, tad cilvēks cieš no sava bezspēcīguma un bezpalīdzības, lai kaut ko pats spētu mainīt. Tālāk. Tātad šis traumas emocionālais fons, tad, kad cilvēks neapzinās savu pirmo traumu, tas emocionālais fons viņu pavada it visur. Sabiedrībā, ģimenē, darbā. Sastopoties ar smagām dzīves situācijām, cilvēks mobilizē visus savus spēkus, lai tiktu galā ar šo iekšējo emocionālo spriedzi. Bet viņam tas neizdodas. Tad situācijās, kad cilvēks nespēja neko izdarīt, aizbēgt, paglābties vai kaut ko izmainīt, viņš ieiet tādā sastinguma stāvoklī. Un tā arī paliek dzīvot visu dzīvi. Bet ķermenis it kā paliek sastindzis. Muskuļi sāk spazmēties. Tad muskuļi sāk spazmēties, uzrodas spriedzi gan ķermenī, gan nervu sistēmā. Mūsu mazajiem draugiem dzīvniekiem piemīt spēja nomest šo sasprindzinājumu, bet cilvēkam šie mehānismi nenostrādā. Tāpēc, ka mums, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem, mums ir neokorteks, domājošais prāts, kurš nav nevienai citai dzīvai būtnei uz zemes, kā tikai cilvēkam. Tātad cilvēkam nesanāk nomest šo iekšējo sasprindzinājumu, tāpēc, kad zem šī stāvokļa, zem šīs spriedzes, ir pašas pirmās bailes, kuras uztur šo sastinguma stāvokli, šo iekšējās spriedzes stāvokli. Pati bīstamā situācija viņai visen pagājusi, 20 gadi atpakaļ, bet pati spriedze viņa nekur nepazūd. Un tad cilvēks staigā visu mūžu tāds sasprindzis, tādā saspringuma stāvoklī. Un jūs to varat paši pārbaudīt tieši tagad. Tieši tagad katrs no jums pavērojiet, kādā stāvoklī ir jūsu pleci, lejējais žoklis, vai jums ir mēle varbūt piespiesta pie augšējās, aizmirsu kā sauc. Tad paši sevi tagad pavērojiet, kā jūs sēžat, kādā stāvoklī ir jūsu ķermenis. To var izdarīt, sasprindzina plecus spēcīgi un pēc tam ar izelpu atlaist. Ja bija saspringzinājums, tad vajadzēja palikt vieglāk. Tātad cilvēki mēs neapzināmies
ka mēs staigājam tādi saspringuši, un šis baiļu fons, viņš visur nāk līdz. Cilvēka pirmā neizdzīvotā trauma. Ķermenis turpina palikt sastinguma stāvoklī. Ja, jo gan ķermenī, gan psihē šī pirmā trauma ir palikusi. Un katrs cilvēks šo traumas nastu nesā sev līdz kā talismanu. Un šis sastingums, šī viņa neizdzīvotā trauma, viņa paliek gēnos, kas tiek nodota pēc tam nākamajām paaudzēm. Cilvēks it kā sastingst, viņa psihe neizturējusi pārslodzi, it kā sašķeļas, un cilvēks tad var kādu laiku atrasties tādā bremzētā, nesaprotamā stāvoklī. Kas tajā brīdī notiek viņa organismā? Organismā sāk veidoties pakāpeniska iekšējo pārdzīvojumu apspiešana, ja nejust. Tad emocionālās reakcijas, nepatīkamās sajūtas tiek izstumtas ārā no apziņas. Ja, un tādā veidā psihe un visa organisma reakcija palīdz cilvēkam tikt galā ar pārdzīvojumiem. Ja, un cilvēks turpina dzīvot. Jo citādāk, ja mūsu reptiļa smadzenes, kuras ir tādas tāda kā masīva informācijas banka, ja reptiļa smadzenes nesavāktu tur visus tos pārdzīvojumus, ja mums tos vajadzētu uzturēt mūsu domājošā prātā, mēs tad vispār sajuktu prātā, ja, neizdzīvotu. Ja, tad mūsu reptiļa smadzenes, viņas pieraksta, savāc visas bīstamās situācijas, ja, lai nākamreiz zinātu, tur neliec pirkstus, tur tev iesitīs ar elektrību, ja, atceries, kā tev toreiz pa nagiem sadeva, atceries, kā par tevi pasmējas, nedari. Ja, reptiļa smadzenēm nav laika izjūtas, viņām viss ir kā šeit un tagad. Tad cilvēkam var iestāties tāda kā pilnīga vai daļēja amnēzija, ja, attiecībā ar viņa psihotraumu, kuru vēl arī sauc par aklo punktu. Ja, tad, kuru cilvēks pats neredz, jo tieši šis aklais punkts, ja, kas mums ir katram, pasargā viņu no pagātnes pārdzīvojumiem. Ja, bet, protams, lai kā mēs arī nemēģinātu izstumt pārdzīvojumus no savas apziņas, tie vienalga nekur nepaliks. Viņi nekur nepaliks. Ja? Cilvēkā turpinās darboties šis neapzinātais process, kurš darbojās jau gadiem. Ja, tad viss, kas ir saistīts ar traumu, visas sajūtas tiek izstumtas. It kā viņu nebūtu bijis. Psihotraumatiskā pieredze tiek izstumta zemapziņā. Tā tiek ieslēgta tādā kā kapsulā. Ja, bet pat atrodoties tādā ieslēgtā un nobloķētā stāvoklī, psihotraumatiskā pieredze viņa nekur nepaliek. Tā turpina savu darbību ne tikai caur cilvēka ķermeni, ja, dažādām slimībām, nepatīkamiem fiziskiem simptomiem, bet arī cilvēka dzimtas sistēmā. Okay? Nākamais, par ko ir jāzina, tad, kur atrodas pirmā trauma, tā atrodas neapzinātā zemapziņas daļā. Ja, tad cilvēkam pašam to ir grūti ieraudzīt. Viņš nespēja. Cilvēks pats viņu nespēja ieraudzīt. Ja, tad šīs pirmās bailes, viņas var raksturot tādu kā, ziniet, fonu, ja, jo viņas pavada cilvēku visur. Tādu tā kā ezotērikā lieto auru, ja, fons. Viņš visu laiku nāk līdz. Ja, piemēram, paņemt metaforu, ja salīdzināt kā ar teātra izrādi, ja, iedomājieties sev priekšā, iet teātra izrāde, kurā aizmugurējošais fons ir tāds pelēcīgs, diezgan nomākts.
Bet paši aktieri, viņi sēž uz skatuves, dzer tēju, par kaut ko priecīgi čālo, viss viņiem tur super. Tad mēs vairāk kā skatītāji, mēs vairāk koncentrējam savu uzmanību uz šo aktieru spēli, kas ir uz skatuves. Bet pats fons, viņš vienalga, viņš nekur nav pazudis, viņš ir tur. Mēs viņu neredzam, mēs skatāmies uz aktieriem. Ja, tātad šis fons, viņš vienalga būs kaut kur aizmugurējā plānā un ietekmēs mūsu uztveri. Un tieši tāpat arī mūsu pirmā trauma ietekmē jebkuru mūsu dzīves sfēru. Bet jūs jau sen pie tās esat pieraduši, un tāpēc pievēršat uzmanību tikai figūrām uz skatuves, ja, nevis pašam tam tonim, fonam. Ja figūras pa skatuvi tur pārvietojās, kaut kas tur notiek, tas pārņem jūsu uzmanību, bet fons, viņš paliek nemainīgs. Ja, aktieri mainās, bet fons nemainās. Un es esmu vairākas reizes dzirdējusi, ja, ka cilvēki nespēja noticēt, ka vislielākais, no kā viņi baidās, ir pieskarties savai iekšējai sāpei. Ja paskatīties uz to spēli, ko tad viņi spēlē visu savu dzīvi. Ja? Cilvēks viņš mēģina sevi pārliecināt, ka nav tā, kas patiesībā ir. Tad nepieņem to, kas ir, ja? To, kas jau ir noticis. Nu, un tam šai nepieņemšanai, šai negribu redzēt, dzirdēt, ja, ir visādi līdzekļi aizvērt acis uz to, ko negribās redzēt. Tie, kuri saņemās, tie, kuri ielūkojās sevī, tie var tur iekšā ieraudzīt tādu. Ja, tur ir tāds, kas darās mūsos iekšā, bet ne visi ir to gatavi redzēt. Tāpēc viņi aizver acis ciet un guļ. Ja, tagad visu dzīvi guļ. Sakot, ka, ko es tur domāšu par to, kas tur par to slikto, atkal sāpīgās atmiņas sev uzjundīt augšā. Lai pagaidām ir kā ir, gan jau es ar to tikšu galā. Ja, bet šis fons vienalga pastāv. Un iet cilvēkam līdzi visur. Tātad aiz psihotraumas vienmēr ir izslēgšana, ja, kaut kā noliekšana. Tātad traumas pieredze, tā ir daļa no mūsu personības, par kuru mēs neko negribam zināt. Viņa dzīvo caur mums, bet mēs neko par viņu negribam zināt, mēs viņu negribam pieņemt. Ja tā ir tā daļa, kuru mēs mēģinam izslēgt. Ja tās ir tās emocijas, notikumi, cilvēki, kuri ir saistīti ar šo iekšējo sajūtu, ja, par kuru cilvēks tiecas aizmirst, izslēgt, apspiest. Bet, neskatoties uz to, tā mūsu daļiņa, tā personība, viņa turpina dzīvot mūsos, turpina dzīvot caur mums, ja, izveidojot daudz pretrunu un iekšējo konfliktu mūsu dzīvē. Ja, izsaucot dažādas slimības, ja, tad cilvēkā notiek tāda savveidīga dalīšanās. Ja, ir viņā personība, kura dzīvo šodien, ja, tā esmu es, un otra personība, kura ir izcietusi psihotraumu un kura dzīvo ar šīm visām pārciestajām emocijām, ja, kuras cilvēks kādreiz izstūma sev no apziņas. Ja tādu traumu ir bijis daudz, tad arī tādu iekšēji traumētu personību cilvēkā ir daudz. Ja, un arī daudz pārdzīvojumu. Un katrai šai daļiņai, ja, kuru mēs mēģinām no sevis izstumt, noliegt, katrai šai daļiņai ir sava dzīve. Ja, sava loma, sava spēle, sava sāpe, savs vecums, savs spēks. Un lai šo psihotraumatisko pieredzi uzturētu tādā ieslēgtā stāvoklī, cilvēks tam tērē
nenormāli daudz enerģijas, tāpēc viņam nav enerģijas. Ja tad jau viņš atdod visu tai daļiņai, kuru viņš mēģina apspiest, noslēpt. Ja, tad tāda neapzināta iekšējā sadalīšanās, nospiešana, noslēpšana, tas arī, protams, ir mūsu psihes aizsardzības mehānisma rezultāts. Ja sāpīgā pieredze pastāvīgi būtu šeit, tad cilvēks nespētu tā dzīvot. Ja, tāpēc, ka šie pārdzīvojumi bijuši pārāk sāpīgi un smagi. Ja, tāpēc arī psihotraumatiskā pieredze ir ieslēgta tādā kā kapsulā, ja, tur rūks kā, nezinu, marinējās kā gurķi burkā, ja, lai netraucētu cilvēka eksistēšanai. Ja, tādā veidā izstumšana vai izslēgšana palīdz cilvēkam turpināt dzīvot. Bet, protams, tāda inkapsulācija, ja, viņa pieprasa milzīgus psihiskus resursus, ja, un pie tam psihotraumatiskā pieredze tiek noglabāta ķermenī un grauj cilvēka veselību. Okay. Ja, tāda izslēgšana, izstumšana, ja, viņai tādas lēnas darbības mīna, ja, kura negaidīti var uzsprāgt. Ja, un tad dažreiz pēc it kā nenozīmīga stresa, nekas jau īpaši nenotika, bet cilvēkam uzkrīt virsū tādi spēcīgi pārdzīvojumi, emocijas, ja, kuras viņš nespēja apvaldīt. Ja, un šo pārdzīvojumu spēks ir pārāks par pašu stresa situāciju. Ja, psihotraumatiskā pieredze, viņa ierobežo cilvēku ļoti daudzās sfērās. Ja, ļoti daudz mēs nedaram, daudz ko, ja, savā dzīvē tikai tāpēc, lai apietu šo savu psihotraumu, tātad notikumu, kurš notika jau 100 gadi atpakaļ, ja, bet mēs vēl ar viņu staigājam pa dzīvi. Ja, tad pagātnes neizdzīvotās sajūtas turpina ietekmēt cilvēku, ja, ievelkot viņa ģimeni, draugus, kolēģus jaunos konfliktos. Ja, jo parasti jau mēs strīdamies ne jau ar cilvēku, kas stāv mums pretī, bet mēs aizstāvam savu iekšējo bērnu, ja, tad savu iekšējo sāpi. Ja, tad cilvēks atrodas konfliktā pats ar sevi, ja, ne jau ar to otru cilvēku. Ja, tad psihotraumatiskie notikumi maina cilvēka dzīvi un turpina darboties arī uz viņa pēctečiem. Ja, piemēram, māte vai tēvs nav izdzīvojuši līdz galam kādu savu iekšējo pārdzīvojumu, tad šī pieredze, viņu neizdzīvotā pieredze, iespaidos arī viņu bērnus. Ja? Tas nav 100%, tas ir 90%, ja? Kad tad nodot savu neizsāpēto sāpi tālāk saviem pēctečiem. Ja, tad šī pieredze turpinās savu darbību vēl nākamajās paaudzēs. Ja, tāpēc, ka nekas nekur nepaliek, nekas nekur nepazūd. Viss ir vienā laukā un meklē tikai veidu, lai tas tiktu pieņemts, ja, un atrisināts. Ja, katrā sistēmā ir cilvēki, kuriem ir bijusi pieredze, ja, kad viņu dzīvībai draudēja briesmas. Jautājums ir, kā šī informācija saglabājās, un pēc tam, kā tad mēs viņu nododam savām nākamajām paaudzēm, ja? Kā mēs esam saņēmuši no mūsu vecmamām, vectēviem, ja, kaut kādu iepriekšējo pieredzi. Tāpēc, ka šī informācija tad ir dzimtas laukā, ģimenē, cilvēka, viņa ķermenī, viņa šūniņās, viņa gēnos, ja, jo bez ķermeņa cilvēks nespētu dzīvot fiziskajā pasaulē. Viņš nevarētu elpot, domāt, sadarboties. Ja, mūsu ķermenis ir saistīts ar mūsu psihi. Un psihe caur mūsu ķermeni meklē risinājumu, meklē atrisinājumu. Ja, bez ķermeņa nav iespējams atrast atbildes. Jo caur ķermeni mēs spējam noteikt, kā tad mēs jūtamies.
Es pati sevi, ja 3 gadi atpakaļ, es vispār pati sevi nejūtu. Es dzīvoju tikai prātā. Man likās, ka man vispār nav ķermeņa. Ja, nu kā tas ir just sevi? Es varu domāt, ja, bet just sevi es nepratu. Bet tagad es balstos tikai uz iekšējām sajūtām, ja, uz iekšējo intuīciju, ja, sajust sevi. Un tāpēc ir cilvēki, kuri dzīvo vairāk prātā, tiem, protams, vairāk cieši ķermenis, ja, jo viņi ir izslēguši, aizmirsuši, ja, ka viņiem vispār pieder ķermenis. Ja, tātad apziņa un apzināšanās, sajūtas un emocijas, psihe un ķermenis veido mūs cilvēkus. Ja, un lai izdzīvotu šo savu iekšējo traumu, cilvēkam ir jākļūst pieaugušam. Bet kļūt pieaugušam, šis uzdevums nav viegls. Viņš ir iespējams, bet viņš nav viegls. Jo izdziedinot savu pirmo traumu, tas dod mums fantastisku spēka pieplūdi, to spēka pieplūdi, kuru mēs jau saņēmām pie dzimšanas, to spēku, kuru mēs pazaudējām ļoti, ļoti agrā vecumā, vecāku un citu autoritīvu personu ietekmē. Ja, mēs zaudējām šo spēku no vecāku ieliktajām programmām. Un viņi, mūsu vecāki, savukārt zaudēja savu iekšējo spēku no saviem vecākiem, ja, no savu vecāku ieliktajām programmām. Un šīs programmas, viņas mūsos ierakstās automātiski. Viņas ierakstās, tad, kad nostiprinās, tad sāk pie sevis pievilkt atbilstošus notikumus no ārējās pasaules, lai mēs savas traumas apzinātos un anulētu. Ja, nu te ir tas dzīve kā spogulis. Ja, tas otrs parāda man to, ar ko es sevī neesmu izstrādājusi, ja, ar ko es neesmu varējusi, vēl neesmu tikusi galā. Lai to izdarītu, lai savu iekšējo traumu izstrādātu, tam ir nepieciešama enerģija. Bet tās nav. Enerģijas nav. Vai arī pareizāk sakot, tā ir, bet tā tiek atdota kompensācijai, lai apspiestu šīs bailes. Ja? Viss tas, protams, notiek neapzinātā līmenī. Tas viss notiek neapzinātā līmenī, tātad zemapziņas līmenī. Ja? Un tieši šis apspiešanas process nejust. Ja? Arī ir tas šķērslis, lai mēs ieraudzītu to, kas mūsu dzīvē ir galvenais. Ja, bet tad, kad mēs ieskatāmies sevi, atrodam šo pirmo traumu, apzināmies visas savas spēles, kādas mēs spēlējam pa dzīvi, tad viss atgriežas ar kājām gaisā. Labā vārda nozīmē. Ja, viss nostājas savās vietās, mēs iegūstam enerģiju. Ja, mēs jau nepiedzimstam par spīti nevienam. Ja, mēs piedzimstam pateicoties dabai. Ja, un iziet no negatīvā dzīves scenārija var tikai tad, ja tiek atslēgta pati pirmā trauma, ja tiek atrastas spēles, ko cilvēks spēlē. Kamēr šī pirmā trauma ir, tā dzer no jūsu enerģijas avota, ja, un jums atliek tikai samierināties ar likteņa sitieniem. Ja, tad, lai mēs sevi atdzīvinātu tos mehānismus, kurus mums ir iedevusi daba, ja, šo lielo potenciālu, kurš ir katram no mums. Ja, kas ir jādara? Pareizi, ir jālieto tie paši mātes dabas instrumenti. Ja? Ir jāzina dabas likumi. Un pirmais, draugi, no kā jūs varat sākt paši, ja jūs variet sev uzdot vienkāršus jautājumus. Es jums esmu dažus sarakstījusi, uzdot sev vienkāršus jautājumus. Piemēram, kādi mani
kādi man iekšējie konflikti nav atraduši risinājumu, ja? Kas tas ir, par ko es visu laiku pārdzīvoju. Ja tad uzrakstīt sev, kā man pietrūks, par ko es visu laiku pārdzīvoju. Ja tad kā es gribu justies, kāpēc man tā vēl nav. Uzrakstīt sev atbildes, nevis galvā tur malt, ja, bet uzrakstīt. Tad ir ļoti nozīmīgi sastādīt savu dzimtas karti. Ja tur, piemēram, vai jūsu vecāki vai citi radinieki ir sastapušies ar kaut kādām dzīvības briesmām, ja, jo, kā es jau teicu, jebkuri draudi ierakstās mūsu reptīļa smadzenēs, ja, un tie tur paliek kā aizsardzības mehānismi. Bet mums ir jāparāda mūsu reptīļa smadzenēm, ka tagad un šeit viss ir citādāk. Tas bija toreiz un tad. Ja, tad šeit un tagad viss ir ok. Ja, tā tad vai dzimtā ir bijuši kādi, kuri ir nomiruši ļoti agrā vecumā, vai ir bijuši kādi ļoti smagi slimi, vai, piemēram, kāds no jums ir ticis atdots bērnu namā, ja, tā ir liela trauma, vai jūsu dzimtā ir bijuši agresīvi cilvēki. Ja, tad savākt informāciju par sevi, par savu dzimtu, kā es jūtos, par ko es visu laiku pārdzīvoju, kādas ir pamata 5 domas, kuras es pēdējo 2 mēnešu laikā visu laiku domāju. Ja? Es par to vien tikai domāju. Ja? Izrakstīt sev, paskatīties uz savu dzīvi. Un tad, kad jūs savācat šo visu nepieciešamo informāciju, ja, jūs paši varat sākt apzināties, kādas psihotraumatiskas situācijas ir ietekmējušas jūsu likteni, ja, vai arī jūsu dzimtas sistēmu. Ja, vai arī, piemēram, ir tā, ja, ka psihotraumatiskā tāda situācija ir beigusies, ja, bet tad vienalga ir šī sastindzinošā sajūta. Ja, no kurienes šī iekšējā neapmierinātība, no kurienes šī iekšējā spriedze, ja šī iekšējā aizkaitināšanās ar iemeslu vai bez iemesla, ja, no kurienes šis iekšējais tukšums, skumjas, bēdas, ja, kur ir palikusi laimes un prieka sajūta, kur tas viss ir. Ja, tad jebkura trauma, jebkurš pārdzīvojums, viņš vienkārši tāpat garām nepaiet. Ja vai tā būtu fiziska vai seksuāla vardarbība, ja tas viss atstāja dziļas rētas cilvēka dvēselē. Ja, bet psihiska trauma tātad ietekmēs visas cilvēka dzīves sfēras. Ja, jo tad cilvēks sāk uztvērt apkārtējo pasauli kā draudu pilnu, ja, cilvēks ar neizdzīvoto pirmo traumu, viņš jūtās bezspēcīgs, vājš. Ja, viņš vairs negaida no dzīves neko skaistu, visu laiku baidās, ka tik kaut kas slikts nenotiek. Jo, piemēram, kā var turpināt mierīgi dzīvot bērns, kuru pastāvīgi fiziski sodīja vai kritizēja. Ja, tad, kā jau es minēju, traumatiskā pieredze glabājās mūsu iekšējā kapsulā, ja, tad tā ir tā daļiņa no mums, kurai pārdzīvojusi kādu nepatīkamu notikumu. Ja, šī daļiņa ir izstumta, izslēgta, aizmirsta. Tāpēc, ka ir nepieciešams dzīvot tālāk. Bet kā uzvedās šī izstumtā, aizslēgtā daļiņa? Viņa ir vienalga modra. Ja, jo viņa it visos ārējos signālos mēģinās ievērot to, kas varētu viņai atkal uzbrukt. Ja, tur priekšnieka skatiens, es atceros, tētis ar žagaru uz mani skatījās tieši tā, jābūt uzmanīgam. Labāk es neko neteikšu, ja nu atkal tūlīt dabūšu. Ja, tad tas ir, tātad ir mērķis izbēgt no jauna pārdzīvojuma, nepazaudēt kontroli, neizrādīties bezpalīdzīgam. Ja, jo arī pastāvīga kontrole, ir cilvēki, kas visu kontrolē, viņiem ir viss jākontrolē. Pastāvīga kontrole, tas arī ir iekšējais instinkts, lai saglabātu savu dzīvību.
Ja, tā ir spēle, kuru sauc kontrolieris. Ja, kad cilvēks visu kontrolē. Okay? Tad psihotraumatiskā daļiņa izveido starp sevi un apkārtējo pasauli, apkārtējiem cilvēkiem barjeru sienu, lai pasargātu sevi no neparedzētām nepatikšanām. Bet bailes no nāves, ja, viņas periodiski raujās uz āru un pakāpeniski apaug ar jaunām bailēm. Un psihotraumas iztumšanas rezultātā vienmēr ir iespēja turpināt dzīvot, ja, bet būt emocionāli tukšam, nejust sevi. Un tieši šis emocionālais tukšums, ja viņš ir kā trauksmes tas signāls, lai cilvēks sevi pasargātu, ja, kad labāk nejust neko, ja, kad cilvēks viņš nejūt neko. Un dzīvojot tādā stāvoklī, cilvēks savu dzīvi viņš ierobežo arvien vairāk un vairāk, un dažreiz viņš sevi ierobežo tik tālu, ka liekas, ka viņš nevis dzīvo, bet izdzīvo. Ja, piemēram, viņam nav ģimenes, darba, viņš dzer, lai apslāpētu savu iekšējo sāpi, pastāvīgi dzīvos parādiem, sāk spēlēt datorspēles, ja, kurās viņš spēja iegūt šo sajūtu, pēc kuras viņš tiecās atzinību. Ja? Visi datorspēliķi, viņi grib tikai vienu – iegūt atzinību. Ja, datorspēlē viņš spēja paredzēt visus noteikumus, viņš zina, kas tur ir. Bet dzīves noteikumus tie ir citādāki, un tos viņš nespēja paredzēt, tos viņš nespēja kontrolēt. Ja, tāpēc viņš iet šeit virtuālajā pasaulē. Vai arī cilvēks nespēja izveidot ilgtermiņa attiecības. Ja, piemēru ļoti daudz. Ja dzīve ir uz izdzīvošanas robežas, tas nozīmē, ka cilvēks dzīvo savā pirmajā traumā. Ja, un to gādīgi aprūpē, nepielaižot nevienu klāt, nejust, neko neteikt, nedarīt. Tikai, lai to pirmo neaizskartu. Ja, bet, piemēram, arī atkarības, ja, dažādas atkarības, tā arī ir aizsardzība. Cilvēks sevi tādā veidā pasargā no sāpēm. Un šāda aizsardzība, tas ir veids, kā dzīvot problēmā, nerisinot to. Tad iekšēji cilvēks novirza ļoti daudz spēka tam, lai aizmirstu visu to, kas noticis, ja, to, kas viņam agrāk sāpēja. Nu, un kas tad notiek? Viņam periodiski sāk parādīties uzmācīgās domas, ja viņš nesaprot, no kurienes tās tādas ir. Vai, piemēram, ja ārējos apstākļos notiek kaut kas līdzīgs iepriekšējai pieredzei, tad ir iespējama emocionālā krīze, emociju sprādziens, ja jūtas pārņems vēl lielāku spēku nekā iepriekš. Ja, kas var novest pie kādas neadekvātas reakcijas vai cilvēka uzvedības. Un tāpēc arī cilvēks bloķē šo traumu, ja, pirmo, citādāk viņš nespēs izdzīvot. Nu, viņš tā domā, ka viņš nespēs izdzīvot. Bet arī, lai cik mēs viņas tur nebloķētu, šīs savas sajūtas, ja viņas vienalga turpina iedarboties uz mūsu ķermeni, uz mūsu imūnsistēmu, attīstot dažādas slimības. Ja, cilvēks ir izdzīvojis, traumējošais notikums ir garām, bet ko tālāk? Tāda dabīga traumatiskās pieredzes izstrādāšana nav iespējama. Ja cilvēks nestrādā ar saviem iekšējiem resursiem, pati par sevi, tā pirmā trauma viņa nekur neaizies. Viņa nav izdzīvota. Ja, tāpēc, ka bailes sastapties ar līdzīgām sāpēm, atgrūž cilvēku pašu no sevis. Ja viņš bēg no tās emocijas 30 gadus, 40 gadus, 60 gadus, ja tikai lai to nejustu, tad cilvēki bēg paši no sevis, bēg no savām emocijām. Cilvēks bēg prom no tā, kuram būtu jāpagriež seja, jāpaskatās. Nu, kas tad tā ir par daļiņu manī, kuru es nespēju pieņemt? Ja, no kuras es tik ļoti baidos?
Ja, jo psihiskā trauma, tas vienmēr ir zaudējums. Tātad kāda iekšējā resursa zaudējums, ja, vai tur attiecību zaudējums. Tad jebkura trauma, kurai saistīta cilvēka personīgo robežu pārkāpšanu, maina cilvēka dzīvi un viņa dzīves scenāriju. Ja, tad trauma, tas ir notikums, kuram cilvēks nebija gatavs, ja? Mazais bērns. Viņš jau neko nezina par dzīvi, ja? Kas un kā. Viņš tam nebija gatavs. Viņš nebija sagatavojies, lai tiktu galā ar kādu dzīves situāciju. Ja, tāpēc tas viņam ir tik sāpīgi. Parasti tas pirmais, ja, notiek mūsu bērnībā, kad mums pietrūka dažādu resursu, lai pa sevi pastāvētu. Ja, jo bērnam ir ļoti grūti izpaust to, ko viņš jūt. Bet mūsu uzdevums ir atrast šo pirmo traumu, atrast pašas pirmās bailes un atgriezt pazaudētos resursus. Lai to izdarītu, tur ir nepieciešamas noteiktas tehnoloģijas, ja? Nevis zināšanas, bet tehnoloģijas. Kā to darīt? Kā to darīt? Es to rādu jaunajā kursā, par ko es jums pastāstīšu vēl nedaudz vēlāk. Viņš saucās atbrīvošanās. Ja tur ir augšā tāds mazs banerītis, knapi saredzams, ja uz viņa uzklikšķinot var izlasīt kursa informāciju. Jā, tātad šim iekšējam pārdzīvojumam, iekšējai traumai nevajadzētu pavadīt cilvēku visu dzīvi, ja, graut cilvēka dzīvi. Daba to nav tā izdomājusi. Ja, tad cilvēkā ir kāda daļiņa, šī viņa spēle, šī loma, kura ir izcietusi šo traumu, ja, un kura līdz šim brīdim par to pārdzīvo visu laiku. Ja, cilvēks dzīvo tagadnē, bet pašas sajūtas tiek izstumtas. Kā pārdzīvot jebkuru zaudējumu? Ja vēl viens jums padoms. Parasti es padomus nedodu, bet labi, šodien iedošu. Tad kā pārdzīvot vēl jebkuru zaudējumu? Tautā runā tā, ja, mēs bieži dzirdam, ka laiks ir pašas labākās zāles. Bet tie ir vistīrākie maldi, ja, kad laiks ziedē. Laiks jau nedziedē. Laiks tikai iestum problēmu vēl dziļāk. Ja, cilvēkam liekas, ka viņš ir visu aizmirsis, viss ir super, bet vienalga nejūtos labi. Neesmu es laimīgs. Ja nekas nekur netiek aizmirsis, viss ir mūsos. Un tad, kad tas, kas ir mūsos, netiek apzināts, ja, tad cilvēks ieslīgs vēl dziļākās bēdās un sāpēs. Ja dažreiz kāda pazīstama situācija, melodija, smarža dod grūdienu, ja, un šī sāpe var uzpeldēt uz augšu, un cilvēks nesaprot, kas ar viņu notiek, viņš netiek ar šīm sajūtām galā. Ja, tad nekas nekur nav aizgājis, viss ir te, mūsos. Bet cilvēkam ir jāturpina dzīvot, ja, viņš nezin, kā ar tām sajūtām tikt galā. Viņš viņas atkal stumj iekšā. Ja atkal apspiež, turpina dzīvot. Tad kas būtu pirmais jādara, lai pārstātu just iekšējo spriedzi? Pirmais, mīļie draugi, kas ir jādara, ir jādod savām jūtām izeja. Citādāk tās būs izstumtas vai nomaskētas ar citām emocionālajām reakcijām. Ja ir jādod savām skumjām un bēdām izeja. Ja cilvēks nespēja izdarīt, ja viņš nespēja izbēdāties līdz galam, ja tad viņš visu dzīvi nesās šīs sajūtas sevī un cīnīsies ar šīm iekšējām sajūtām. Mēsās tās sevī, savā ķermenī, savā psihē. Un šī iekšējā neapzinātā cīņa, viņa paņem ļoti daudz spēka. Ja, no kā kroniskais nogurums. Tak stāvu tā kā aitu barā un nezinu, uz kuru pusi man iet. Bet tad ko darīs ķermenis? Viņš man iedod kronisko nogurumu
lai es vispār nekur neietu. Ja? Es esmu noguris, es neko negribu. Ja? Jo, nezinu, visur šīs iekšējās traumas, iekšējās bailes, tādā būrī dzīvoju un labāk vispār ne uz vienu pusi nekustos. Ja? Tikai lai nepieskartos tam pirmajam. Ja, tātad sekas tādai izstumšanai ir tādas, ka izstumjot šīs jūtas, cilvēks neapzināti bloķē arī citas patīkamās sajūtas dzīvē. Ja, piemēram, tādas kā mīlestība, ja viņš to nejūt. Vai arī cilvēks nevienmēr dod vaļu savām asarām, skumjām, ja, pie kāda zaudējuma vai pārdzīvojuma. Kaut gan pie zaudējuma raudāt un skumt, tā ir normāla, dabīga reakcija. Tam ir jāiziet cauri. Ja, tās sajūtas ir jāizdzīvo. Ja, tad, kad mēs kaut ko pazaudējam, ir normāli just skumjas. Ja, ir jāļaujās šīm sajūtām. Tad, kad mēs kaut ko pazaudējam, ja, tad no sākuma ir dusmas. Tās arī ir jāizdzīvo. Ja, tur jāizliek uz āru, tur atkal tāds. Ja, jāizdzīvo. Pēc dusmām nāk skumjas. Jāizdzīvo. Ja, tad skumjas atspoguļo to, ka cilvēks ir samierinājies ar notikušo. Tad skumjas palīdz pieņemt to, kas ir noticis. Bet ja šī zaudējuma sajūta nepāriet līdz apmēram 6 mēnešiem, tad tas nozīmē, ka traumatiskā pieredze vēl nav līdz galam izdzīvota. Tad cilvēks var atrasties visu laiku tādā uzbudinājumā, justies pamests, nevajadzīgs, ja kā upuris, kā dzīves atdalīts. Ja, tātad, ja piemēram, ja sunītis nomira 2 nedēļas atpakaļ, un cilvēks par to pārdzīvo, tad tas ir normāli. Bet ja sunītis nomira 10 gadi atpakaļ, un cilvēks vēl par to pārdzīvo, tad ir jāmeklē, kas tad nav izdzīvots, kādas emocijas ir iestrēgušas. Ja, tad cilvēks var nemitīgi sev tīt galvā visādus momentus, ja, kurus viņš it kā varēja izbēgt, kas varēja nenotikt. Ja, bet, lai kāds arī zaudējums būtu bijis, tas jau ir noticis. Ir jāapstājās un jāpieņem šis fakts. Tas jau ir bijis. Tu nevar neko vairs izmainīt. Ja, zaudējums bija neizbēgams. Tā vajadzēja notikt. Ja, tad, kad cilvēks nespēja tikt pāri zaudējumam, tad jūs paši ziniet, ir tādi cilvēki, kuri šo glābiņu, ja, meklējot iekšējo mieru, viņi šo glābiņu meklē citā veidā. Ja? Tabletes, alkohols, narkotikas, ēdiens, azartspēles, seks, bērni, darbs, ezotērika. Ja, tad pats psihotraumatiskais notikums tika nobloķēts, un cilvēks savas bailes, trauksmi, neapmierinātību mēģina apskaidrot ar ārējiem apstākļiem. Vīra māte ne tāda, konflikts darbā, vīrs pa kreisi aizgāja, ar vecākiem sastrīdējos. Ja, bet cilvēks pats neapzinās, ka viņam ir iekšējais konflikts pašam ar sevi. Ja, tātad cilvēks ar daudziem citiem ārējiem apstākļiem apskaidro savus emocionālos pārdzīvojumus. Ja, viņš ārējos apstākļos redz savas problēmas iemeslu. Ja, bet daudziem ir pat ļoti grūti iedomāties, ka psihotrauma, kura ir notikusi jau sen, turpina viņos dzīvot līdz šim brīdim. Ja, izsaucot tādus stāvokļus bailes, trauksme, depresija. Ja, tad psihotraumatiskā pieredze nav atradusi savu risinājumu un jūtas ir palikušas nobloķētas. Ja, tātad cilvēkam ir ne tikai grūti iedomāties, ka caur viņu dzīvo kāda veca trauma, viņam ir vēl grūti pieļaut par tādu varbūtību, ka viņš sevī nes arī senču neizdzīvotu psihotraumu. Jūs varbūt tagad jautāsiet, bet kā, lai es būtu atbildīgs par to, kas notika ar manu vecmāmiņu?
Nu, kā lai es par to būtu atbildīgs? Dzimtas sistēmā nekas nepaliek neatrisināts. Ja kaut kas nav varējis rast risinājumu vienā paudzē, tad tas meklēs risinājumu nākamajā paudzē. Jūs jautāsiet, bet kā es varu zināt, ko mana vecmāmiņa ir pārdzīvojusi? Bet jums tas arī nav jāzina. Jums nav jāzina, kas tieši notika. Pats notikums nav svarīgs. Svarīgas ir jūsu iekšējās sajūtas. Ar tām tad arī ir jāstrādā. Tad izstumto psihotraumu, izstumtā psihotrauma, viņa it kā izveido konfliktu starp dzīvo tagadnes pastāvošo personību un traumatisko pieredzi. Tad tagadnes personība izslēdz traumēto daļu, nevēlas par to neko zināt, cenšas to aizmirst. Ja, tad šis iekšējais konflikts, viņš paņem ļoti daudz enerģijas, bloķē pašizaugsmi, rada daudz nevajadzīgu problēmu, ja, kuru varēja arī nebūt, ja cilvēks būtu izdzīvojis neizdzīvoto. Ja, bet izslēgtā traumētā daļiņa, viņa nekur nepaliek, jo tas, kas ir izslēgts, kas netiek pieņemts, paliek dzimtes sistēmas laukā, jau meklē veidu, lai liktu dzimtes locekļiem ieraudzīt to un pieņemt. Tad pieņemt to, kas jau ir noticis. Ja? Pieņemt to, kad jā, es redzu savas sajūtas, jā, es tās jūtu, jā, tās ir manī. Ja, jo no kurienes rodas pēkšņa baiļu un trauksmes lēkmes, panikas lēkmes, ja? Bailes, tas viss ir traumatiskās pieredzes rezultāts, kuru cilvēks ar loģisko prātu viņš neapzinās. Ja, ar loģisko prātu tam nav vispār nekāda sakara. Ja, tāpēc arī nekāda šīs pašsuģestijas tehnikas un afirmācijas, ja, viņas nestrādā tāpēc, kad mūsu reptiļa smadzenes, ja, mūsu pats vecākais prāts, viņš nesaprot vārdus. Viņš saprot tēlus. Ja mēs jau savam loģiskajam prātam varam tur teikt, cik mēs tur labi jūtamies un es esmu tur skaists un bagāts un vēl neskāds, bet reptiļa smadzenēm ir pavisam cits uzdevums. Tur ir ierakstītas pavisam citas programmas. Ja, un ar šīm programmām tad arī ir jāstrādā. Ja, tad atbilde vienmēr ir mūsu vecākajā prātā, mūsu izdzīvošanas instinktos. Ja, ir jāparāda savām vecajām smadzenēm, ka briesmas jau ir sen garām. Ja, ka jūs protat izdzīvot tādos apstākļos, kad, ja jūs, piemēram, pazaudēsiet darbu, ja, nu, ok, atradīšu citu, aizies vīrs vai sieva projām, nu, ok, nu, visādies ir, nu, atnāks labāks, ja. Ja, kad jums jāparāda savām reptiļa smadzenēm, ka jūs spēsiet ar to tikt galā. Ja, bet kā to parādīt, tur ir nepieciešamas tehnoloģijas. Ja, tad nepieciešamas noteiktas tehnikas. Ja, bet ko cilvēks parasti dara, kad viņu pārņem pēkšņā tur trauksmes vai baiļu lēkme, mēģina nomierināties ar atbilstošu preparātu palīdzību, ja, tur tabletes, baldariāņi, bet šie preparāti, viņi nomierina cilvēku tikai uz neilgu laiku. Ja, un, protams, jautājums ir, ko darīt, ja, tad meklēt pašu pirmo sakni, vai arī samierināties ar pieradumu pie šiem sedatīvajiem līdzekļiem un tos lietot pastāvīgi. Ja sievietes parasti lieto šos līdzekļus, vīrieši parasti meklē risinājumu alkoholā vai narkotikās, ja, jo tas arī ir savs veids, kā tikt galā ar traumatiskajām sekām. Ja, tad bēgot no savas traumas, izstumjot tās, cilvēks patiesībā virzās uz savas dzīves graušanas pusi. Ja, jo apspiestās jūtas, viņas ir gatavas izpausties, viņas ir gatavas nākt uz āru, viņas vēlas iznākt uz āru. Un ko cilvēks tajā brīdī dara? Ķerās pie kādiem nomierinošiem līdzekļiem, ja, tad atkal viņas apspiež.
sajūtas it kā pāriet, bet ne jau uz ilgu laiku. Un šie izbēgšanas veidi, viņi ir dažādi. Ja, ko tik mēs nedaram, lai nejustu iekšējās sāpes? Jo mēs cilvēki, mēs meklējam stabilitāti, ja, veidu, kā justies mierīgi ārējos apstākļos, ja, jo nespējam atrast šo iekšējo mieru sevī. Bet no sevis jau neaizbēgsi. Ja, lai kur mēs arī nepārbrauktu, ja, lai nemainītu dzīves vietu, no sevis nekur neaizbēgsi. Jo, it kā jau mērķis ir pareizs, ja, cilvēks vēlas sajust drošību, bet rezultātā cilvēks atrodas vēl lielākās briesmās, ja tāpēc, ka tiek grauta viņa veselība, attiecības, vienmēr sakot viņa dzīve. Tā, ko mēs līdz šim pārunājam, iztaisam mazu kopsavilkumu, ko tad mēs pārunājām? Tātad ka psihotrauma, tas ir spēcīgs, negaidīts, smags notikums cilvēka dzīvē, trauma, kura nespēja atrast atrisinājumu izeju, lai atbrīvotos no iekšējās spriedzes un citiem nepatīkamiem stāvokļiem, tad ir jāatrod pati šī pirmā trauma, jāatrod sava spēle, ko cilvēks spēlē visu dzīvi. Jā, tātad šī baile, kura uztur šīs visas sajūtas. Tad, kad pirmā trauma ir atrasta, tad, kad cilvēkam ir tas insights, ja, kad es tādēļ esmu visu šo darījis, ja, man tāds bija. Tas, ziniet, tas tā kā diedziņš tiek izvilkts ārā, ja, no mums, un tad sairst viss tas pārējais, šie visi nokrīt nost, tie visi nevēlamie stāvokļi, kuri uzturēja šo traumu. Vēl tad, ko mēs runājām, ka pirmā trauma tas ir kā fons, kurš visu dzīvi pavada cilvēku, bet cilvēks to neapzinās, jo viņš dzīvo tajā, ja viņš dzīvo šajā emocijā. Tad mēs runājām, ka psihotrauma turpina dzīvot cilvēka ķermenī un psihē, ja, veicinot slimības, ierobežojot cilvēka dzīvi visās viņa sfērās. Ja, psihotraumatiskie notikumi tiek izstumti no apziņas, un tas palīdz cilvēkam izdzīvot. Kā arī senču psihotraumatiskā pieredze pastāv mūsu psihē un ķermenī. Ja, katrai ģimenei ir savi psihotraumatiskie stāsti. Ja? Nu ko, tagad ķersimies varbūt pie pozitīvākas, pie pozitīvākām runām, tāpēc, ka viss jau nav tik traki, kā izskatās. Tātad, lai izkļūtu no šī iekšējā cietuma, pirmais, kas ir jādara, tātad ir jāiepazīst sevi. Jāatrod sava dzīves spēle. Tas ir pirmais, kas ir vispār jādara. Ja? Jāatrod sava dzīves spēle, kura uztur pirmo traumu. Jāizdzīvo neizdzīvotais. Ja, bet ko tad mēs parasti darām? Mēs jau šo cietumu paplašinām. Ja mēs mēģinām to padarīt ērtāku, izbēgt no bailēm, nedarīt to, tad izbēgt no jūtām, ja, bēgot prom no savām emocijām. Ja, bet, kā jau es minēju, tātad tieši šī izbēgšana, noliekšana mums liek visvairāk ciest. Ja, jo no kā tad mēs patiesībā bēgam? Paši no sevis. Ja, no tā, ko mēs par sevi nezinām. Jo pār mums valda tātad mūsu zemapziņas procesi, mūsu reptīļa smadzenes, un mēs dzīvojam tajā saspringumā, jo mums pietrūks spēka. Ja, jo mēs šo spēku atdodam izbēgšanai, sevis nejusšanai. Bet tad, kad mēs iepazīstam sevi, atrodam savu spēli, izzinām sevi, tā ir brīvība, tā ir tāda, draugi, brīvība. Un šī brīvība, viņa dod tādu spēku, ka jūs esat gatavi izdarīt tā jebko. Ja, šī brīvība dod šo sajūtu būt patiesam, dzīvot apzināti, ja, būt par cilvēku, kurš ir spējīgs izpaust savas emocijas, savas vēlmes, ja būt patiesam ar sevi,
tas sniedz šo nepretošanās sajūtu. Ja, jo viss tas, kas mums dzīvē ir, to jau mēs esam pieņēmuši neapzinātu lēmumu dzīvot tā. Mēs paši, neviens cits. Mēs paši izvēlējāmies visu to, kas ir tagad mums apkārt. Neapzināti. Ja neviens taču negrib apzināti būt slims vai nabaks, bet neapzināti tas ir izdevīgi. Ja, tātad visas tās pagātnes nastas, kuras mēs nesām cauri visai dzīvei, tur aizvainojumi, trauksmes, bailes. Ja netiek atrastas tā pirmā sakne, tad šī nasta, viņa ar katru gadu viņa kļūst arvien smagāka, smagāka un smagāka. Ja, jo viņa kļūst tik smaga, ka cilvēks vairs viņu nespēja pavilkt, jo viņam pietrūks spēka. Ja kāpēc mēs nevaram nomest no sevis to nastu, kuru paši sev esam uzlikuši? Ja mēs paši esam neapzināti pieņēmuši lēmumu kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt, tikai tāpēc, lai mums nesāpētu. Mūs visus apvieno viens. Mēs visi izbēgam no tā, lai nejustu savu iekšējo sāpi. Tad mēs paši pieņēmām tādu lēmumu. Un tāpēc, ka mums nav enerģijas, nav spēka, jo tas viss tiek atdot cīņai, šai iekšējai cīņai pašiem ar sevi. Bet šo cīņu viņu var pārtraukt. Var pārstāt noliegt sevi, var beigt cīnīties pašam ar sevi, ar to, kāds tu nevēlies būt, ar to, ko tu nevēlies redzēt sevī. Tad pārstāt cīnīties ar to, kur aiziet mūsu enerģija. To, ar ko mēs cīnāmies, to savu daļiņu, ja, to var iepazīt, to var izzināt, var apzināties un saplūst vienā veselā, tādā kā kosmosā. Un tad tādā veidā mēs iegūstam iekšējo mieru. Šajā miera stāvoklī, kad enerģija vairs netiek tērēta uz šo cīņu, kam ir taisnība, kam nav taisnība, uz šo pastāvīgu iekšējo dialogu, uz aizvainojumiem, mums rodās vienkārši neticams spēks. Ja, šis iekšējais spēks, kurš jau visu laiku lauzās uz āru, ja tu rakstīja komentāros viena meitene, kad neredz dzīves jēgu, potenciāls noslēdz vai vēl kaut kas tur. Jēga tad viņa jau ir mūsos, bet tur priekšā ir tās visas tās mazās traumiņas, ja, kurām negribās pieskarties, visas tās mazās sāpītes. Bet tad, kad mēs to visu apzināmies, tad, kad mēs to visu izstrādājam, mūsos atmostās tas mūsu iekšējais zvērs, ja, tas spēks, un tas zvērs, viņš ir gatavs izdarīt daudz ko. Tas nenotiek vienas dienas laikā, nekādā ziņā, draugi. Ja, pārmaiņas nevar notikt vienas dienas laikā, bet ar noteiktām tehnoloģijām, noteiktiem vingrinājumiem, ja to dara katru dienu, ja, tad var iegūt fantastiskus rezultātus. Tad, kad mēs sākam strādāt ar sevi, tad, kad mēs atrodam tās spēles, kuras mēs spēlējam ar sevi, ar saviem tuviniekiem, ar saviem dzīves biedriem, ar saviem kolēģiem, ja, tad, kad mēs pārstājam sēdēt kā ubagi, ja, un lūgt, lai mums iemet cepurē atzinību, novērtējumu, sajūsmu, pateicību, ja tad, kad mēs to pārstājam lūgt, jo tas mums vairs nav svarīgi, mēs nemeklējam ārējo atzinību, jo mēs spējam novērtēt to, kāds es biju vakar un kāds es esmu šodien. Salīdzināt sevi ar sevi. Ja, tad, kad mēs atgūstam sevi, tad, kad mēs saliekam kopā tās visas pazaudētās daļiņas, kuras mēs mēģinājām visu dzīvi noliekt, cīnīties, slēpt no sevis šo daļu, nerādīt nevienam, ja, tad, kad mēs pārstājam spēlēt šo spēli, kura bija domāta tikai tam, lai izbēgtu no savām sāpēm, tad mūsos atmostās, mūsos izveidojās šī iekšējā brīvības sajūta. Kā tas notiek? Caur savas zemapziņas, tātad atbrīvošanu no pastāvīgām spēlēm, no pastāvīgā haosa. Ja tāpēc es ieteiktu iemācīties vai
nevis iemācīties, bet es ieteiktu nodarboties ar mīlestību, ar savu dzīvi. Ja nevis, kad dzīve nodarbojas ar jums, ar smagu seksu, ja, bet kad jūs nodarboties ar savu dzīvi, ar mīlestību. Ja. Un tātad, ja jūs vēlaties iepazīt sevi, salikt mieru ar sevi, pārstāt vest iekšējo cīņu, bet iekūt iekšējo brīvības sajūtu, ja, tad es jūs uzaicinu uz jauno kursu. Ja, tur būs 23 nodarbības, kurs saucās atbrīvošanās. Kurs sākās jau šo svētdienu, 19:00. Baneris, pa ko es teicu, ir pašā augšā. Ja. Nedaudz pastāstīšu, ko mēs darīsim. Pats svarīgākais, ko mēs darīsim šī kursa laikā, ir, tātad mēs noteiksim spēli, jūs noteiksiet spēli, kuru jūs spēlējat visu savu dzīvi, ja, kura uztur jūsu pirmo traumu. Tad, kad mēs viņu noteiksim, tad, kad mēs viņu atradīsim, tad mēs sāksim šo traumu neutralizēt ar noteiktām tehnikām un zināšanām. Pēc šīs spēles noteikšanas jūs uzsāksiet pamatīgu savu iekšējo procesu transformāciju. Ja, pēc šī kursa jūs sev iegūsiet izvēles iespēju, kuras jums līdz šim nebija. Nu, viņa bija, ja, bet viņa bija dziļi noslēpta. Ja, tātad, ja jūs gribat izstrādāt savu pirmo traumu, tad es esmu priekš jums izveidojusi vienkārši fantastisku un unikālu kursu, bet ir viens bet, draugi. Līgas pēc tam atbildēšu jau uz visiem jautājumiem. Ir viens bet, draugi. Ne visus es gaidu šajā kursā, ja, ne visus es arī ņemšu, tāpēc, kad ir cilvēki, kuri grib ar sevi strādāt, bet pati darbība neseko. Ja, to man ir parādījusi pieredze, vadot tik daudz kursus, ja, to parādījusi pieredze, kad ir cilvēki, kas grib, bet nedara, bet ir cilvēki, kuri grib un ceļās un dara. Ja, tad es vēlos redzēt pie sevis tos otrus. Tā kā šis kurs ir terapeitiskais, transformējošais, ja, tad es vēlos savākt apmēram 10-15 cilvēku grupu, ja, jo šis kurs viņš nav domāts, lai jūs motivētu. Ja, nekādā gadījumā šis kurs ir terapeitiskais kurs, kurš ir ļoti nopietnas darbs ar sevi. Un tāpēc es gaidu šajā kursā tos, ja jūs, tos, kurus interesē tāda tēma kā sevis izzināšana, sava potenciāla atvēršana, dabas likumu izzināšana, tos, kuriem ir tāda sajūta, ka it kā jau viss dzīvē ir darbs, tur ir labs vīrs, bērni, nauda, bet nav šīs iekšējās laimes sajūtas, ja, bet tā vietā ir dvēseles sāpes. Un tāpēc, ja jūs esat atēdušies no dažādiem pilnveidošanās kursiem, iedvesmojošu grāmatu lasīšanas, staigāšanas pie dažādiem guru, ja jūs sevi ieraudzījāt kādā no šīm kategorijām, tad es jūs gaidu uz šo kursu atbrīvošanās. Ja, visa reģistrācija ir uz tā banerīša pašā augšā. Ja, tur redzat. Izlasiet visu info un beiciet reģistrāciju. Neļaujiet savām reptiļa smadzenēm atkal izdomāt tur visādas aizsarga reakcijas. Ja, reģistrējoties šodien, var saņemt atlaidi. Ok, tālāk, draugi. Tagad laiks jums. Kādi jautājumi vai arī ko jūs ieguvāt no mūsu šī vakara tikšanās, varbūt kāda atziņa, ja, visu. Tagad ir laiks jums. Uzrakstiet man čatā. Tā, Līga, man nav īsti skaidrs, kā atrast to bāzes, ja pamat bailes traumu. Manuprāt, pašam bez mentora palīdzības autodiagnostika ir visnotaļ nereāls pasākums. Tieši tā, Līga, par to jau es arī runāju. Pats cilvēks nevar. Ja, jo tā taču ir viņa aizsardzības programma.
bet ir noteiktas tehnikas un tehnoloģijas, ja, kuras es esmu savākusi, izveidojusi kursā, ja, kursā atbrīvošanās, 23 nodarbību kursā, kuras pielietojot cilvēks sāk atbrīvoties no šiem visiem tarakāniem un visām šīm mazajām traumiņām. Solvita, vai pareizi sapratu, ka nav svarīgi atcerēties pirmo traumu, bet ir būtiska emocijas un to izstrādāšanas? Pirmais ir svarīgi atrast savu spēli, ja? Tāpēc, ka var jau meklēt tās visas savas emocijas, var jau viņas izstrādāt, bet kamēr netiek atrasta spēle, kāpēc es tā daru, kāpēc es tā reaģēju, tad sanāk tā, ka tas ir tomēr darbs ar tādām kā veidzirnavām. Ja jau nav apzināts tas dzīves scenārijs, ja to mēs darīsim kursā jau pašās pirmajās nodarbībās. Otrais, jā, kā tu Solvita raksti, nav svarīgi, kas notika, ir svarīgi, kā tas lika mums justies. Tātad izdzīvot, neizdzīvot to emociju, nevis notikumu, ja, bet emociju, ja, izlaist ārā. Ok, vēl, draugi, pastāstiet, kā jums šis webinārs, ko jūs ieguvāt? Ja vēl ko ir svarīgi atcerieties, draugi, kad jūs esat vajadzīgi šai pasaulē. Ja jūs šeit esat, tad jums ir doti noteikti uzdevumi, noteikta funkcija, kura jums ir jāpilda. Ja jūs to nedarat, jūs ciešat. Ja jums ir dots noteikts enerģijas daudzums, lai izlietotu to, ko jums jau ir iedevusi daba. Ja, tad jums ir iedota noteikta informācija, kur ir ielikta jūsu būtībā. Tad katrā mūsu ķermeņa šūniņā ir ierakstīta funkcija, kura šai šūniņai ir jāizpilda. Ja jūs taču nenolieksiet, ka rokas šūniņai būtu jāpiedzimst par sirds šūniņu. Ja, rokas šūniņa izpilda rokas funkciju. Ja, tā nevar izpildīt sirds funkciju. Katrā šūniņā ir ielikta sava noteikta informācija un enerģija, ja, ko viņai darīt. Un tā rezultātā mūsu organisms funkcionē. Un ja visas mūsu šūniņas strādā pareizi, tad mēs jūtamies labi. Ja, mēs jūtamies labi gan fiziski, gan psiholoģiski. Mēs esam laimīgi, pie mums pievelkās noteikti cilvēki. Bet ja mēs jūtamies nelaimīgi, domājam, ka mēs neesam nekam vajadzīgi, ja, tad mēs graujam paši savu dzīvi. Ja jums neviens nepateiks, kas tieši jums ir jādara, jūsos jau tas ir ielikts. Ja, ir jāiemācās sevi just. Ja, jūs esat atbildīgs par savu dzīvi un savām sajūtām. Kā iemācīties sevi just, to mēs darīsim kursā atbrīvošanās. Tā, tālāk. Līga, Ilūta, labi, man patika. Neesmu iesācējis šajā lauciņā un mani dzirdētais uzrunāja. Ok, paldies. Solvita, svarīgi bija saprast, kur pazūd enerģija. Tas man ir liels jaunums. Paldies. Paldies, Solvita. Agnesei, labs webinārs. Katrs teikums kā naglē pa galvu. Paldies par ieguldīto darbu. Paldies. Egijai, paldies, Ilūta, šo to sapratu par sevi. Vairāk saprastu par sevi, nāciet, draugi, uz kursu atbrīvošanās. Investējiet sevī. Ja? Tāpēc, ka to, ko jūs investējat sevī, to jums neviens neatņems. Ja? Tātad ir ļoti svarīgi tad apzināties savu iekšējo spēli, lai atrastu savu traumu, no kuras atbrīvojoties, cilvēks sāk dzīvot to dzīvi, kam viņš ir radīts. Okay? Tā kā laipni lūgti. Tā, Vineta, meitenes, esmu pie Ilūtas izgājusi citus kursus, tas bija vērtīgi, saņēmu vairāk nekā gaidīju, tā kā droši arī šis kurs būs vērtīgs
un ieguvums jutīsiet tā kā es jau pēc ilga laika. Aha, kura tā vineta ir, labi, es nezinu. Bet jā, es vienmēr iedodu vairāk nekā ir rakstīts vispār manos kursa informācijā. Man ir tik daudz informācijas, ja, kur es dodu un dodu. Ok, Ingrīda, kā pati varu regulēt savu enerģiju? Man ir jaunums, ļoti labs un interesants webinārs. Paldies tev, Ingrīd. Lāsma, paldies, bija ļoti interesanti. Daudz jaunas informācijas, paldies. Ivetai, paldies, bija svarīgs jaunums, kur Rūtai, paldies, ieguvu ļoti noderīgu informāciju sevis izzināšanai. Ok, paldies arī jums. Tātad, draugi, kursa laikā, ja, kur es esmu izveidojusi, jūs katrs atradīsiet to, kas jūsos sēž iekšā, kam jūs atdodat lielāko savas enerģijas daļu. Ja, kursā es esmu izveidojusi speciālas metodikas un tehnoloģijas, lai strādātu ar savu iekšējo konfliktu. Un visa informācija, visas praktiskās metodes ir unikālas, neviens par tādām Latvijā nestāsta, ja es to varu teikt bez pilnīgas kautrēšanās. Es varu arī teikt bez pilnīgas kautrēšanās, kad neizejot šo kursu, jūs nodzīvosiet citu dzīvi. Ja, es par šiem vārdiem atbildu. Ja tad kursā ir informācija, kura spēj izmainīt jūsu dzīvi ar piebildi, ja jūs vēlaties to mainīt. Ja neviens jūs nevar piespiest mainīties, ja jūs to nevēlaties. Ja jūs vēlaties. Ināra, arī es jau esmu izgājusi 2 kursus, un Ilūta ir iedevusi ļoti daudz vērtīgas zināšanas sevis atveseļošanai, un daudz gan citiem, kas katram ir sāpīgākais. Paldies, Ināra. Ok, meitenes, kaut kas vēl ir? Labi, ka ne visi ir aizbēguši projām, nav aizmiguši. Ja kaut kas vēl ir, jautājiet man. Ja ne, klikšķiniet augšā uz banera, reģistrējieties kursā, kurs sākās svētdien. Sāksim strādāt. Jā, bet tikai tātad tie, kuri vēlās ar sevi strādāt. Tā. Vēl pagaidīšu 5 minūtes. Varbūt kādam vēl uzradīsies kāds jautājums. Iveta, patīk, ka varu klausīties info, labi uztvert. Ātrumā grūti rakstīt. Okay. Par ierakstu es vēl nezinu, vai būs ieraksts vai nebūs, to es vēl izdomāšu. Tāpēc, ka ziniet, ir tā, ka tad, kad cilvēkam iedot pa brīvu, viņš to nenovērtē. Ja? Tāpēc es nezinu, vai nu es šo ierakstu došu par simbolisku cenu, vai arī es atvēršu ierakstu uz kaut kādām 48 stundām, vēl nezinu, ja? Kā es izdomāšu. Jā, redz, Edīte jau prasa, es nokavēju sākumu, vai būs ieraksts. Ja? Es tikko kādu bildēju. Ingrīda arī gribētu. Es to izdomāšu, ja, meitenes? To es izdomāšu, kā būs. Jo tad, kad ir pavelti, tad nenovērtē. Tad, kad ir kaut kas jāatdod, tad arī novērtē vairāk. Ok. Ko, draugi, tad es šovakar no jums atvados. Man bija patiesas prieks, ka jūs mani klausījāties, ka jūs atnācāt. Ja vēlreiz atkārtošu, kad es jūs uzlūdzu uz savu jauno kursu, atbrīvošanās terapeitisko kursu, kurš sākas jau šo svētdien. Reģistrējoties šodien, jūs variet iegādāties šo kursu par zemāku cenu, ja, bet neiet runa par cenu, iet runa par tām vērtībām, kuras jūs iegūsiet šī kursa laikā. Tad atradīsiet savu baiļu sakni, savu pirmo traumu, atbrīvosiet savu enerģijas avotu, ja, kurš to vien tik gaida, lai iznāktu uz āru.
Ja, kurs būs gan ierakstos, gan tiešraidē. Ja kāds netiek uz tiešraidi, var klausīties ierakstos, tie visi paliks pie jums, citi darba materiāli. Tā, kas vēl ir Marinai? 48 stundu piedāvājums, labs un motivējošs, ok. Solvi, tev arī jauku vakaru, Ingrid, paldies. Ok, labi, draugi, es te vēl pasēdēšu 5 minūtes, izslēgšu ārā kameru, ja nu jūs man kaut ko uzrakstat. Lai jums visiem jauks vakars un atļaujiet sev just. Ja, neslēpiet savas emocijas, laižiet tās uz āru. Ja, jo, ja mēs jūtam, tad mēs dzīvojam. Okay? Abi draugi, lai jums jauks vakars un līdz kādai citai reizei, kad es atkal izdomāšu kādu foršu tēmu, lai vadītu bezmaksas webināru. Pagaidām, atā!